Sveicināti skatītāji! Vai kāds no jums savas dzīves laikā ir vismaz vienu reizi lidojis ar lidmašīnu? Ja atbilde ir jā un jūs skatāties šo video, tad visticamāk jūs neiekļuvāt avio katastrofā un jūsu lidmašīna nolaidās veiksmīgi. Un tas nav brīnums. Par spīti tam, ka daudzi cilvēki vēl joprojām baidās lidot ar lidmašīnām, komerciālā aviācija ir viens no drošākajiem pārvietošanās veidiem pasaulē. Un tieši tāpēc, ja kaut kādu apstākļu sakritības dēļ diemžēl notiek avio negadījums, par to visticamāk ziņos lielākā daļa mēdīju. Un šodien es jums pastāstīšu par vienu no šiem retajiem gadījumiem, kas notika 2015. gada 24. martā. Bet pirms turpinu, maza reklāmiņa. Vai tu vēlies iegādāties spēli, kur spēlēju šajā video? Tad dodies uz mājaslapu kinguin.net, links ir piesprostajā komentārā, un ieraksti meklētājā Grand Theft Auto 3. Šādā veidā tu ne tikai atbalstīsi manu kanālu, bet arī iegādāsies Steamotu spēles versiju par ļoti izdevīgu cenu. Paldies! Atgriežoties pie tēmas, tātad Germanwings 9525 bija plānots pasažieru lidojums no Barcelonas Elprates lidostas Spānijā uz Dusseldorfas lidostu Vācijā. Kopā lidmašīnā atradās 150 cilvēki, no kuriem 144 bija pasažieri un 6 bija apkalpes locekļi. Un, protams, 2 no šiem apkalpes locekļiem bija piloti. Viens bija 34 gadus vecais kapteinis Patriks Sondenheimers, kuram bija 10 gadu pieredze lidošanā, un otrs bija relatīvi nepieredzējušais 27 gadus vecais Andrejs Lubits. Šī lidojuma maršrutā bija plānots pārlidot arī pāri Franču Alpu kalniem, un apmēram 45 minūtes pēc pacelšanās tā bija vieta, kur lidmašīna arī pazuda. 10 minūtes pirms avārijas gaisa satiksmes radaros bija redzams, kā lidmašīna nolaižās no 12 km augstuma līdz jūras līmenim, un šāda veida manevrs nebija apstiprināts. Šīs nolaišanās laikā gaisa satiksmes kontroliere mēģināja sakontaktēties ar lidojuma apkalpes locekļiem, bet tas nebija iespējams. Pavisam neilgi pēc pazušanas no radariem tika atrastas jau avarējušās lidmašīnas atliekas, un šī avārija bija tik brutāla, ka to uztvēra pat netālu esošā seismiskā stacija. Par spīti glābēju centieniem bija redzams, ka tik brutālā avārijā izdzīvojušo visticamāk nebūs. Protams, no šī visa izriet loģisks jautājums, kā varēja notikt šis negadījums. Kā jau es minēju, aviokatastrofas ir ļoti retas, un tieši šāda veida scenāriju izspēlēt būtu ļoti nereāli, ņemot vērā to, ka pilotiem pirmām kārtām ir iespēja kontaktēties ar gaisa satiksmes kontrolieriem, otrām kārtām lidmašīna veica kontrolētu nolaišanos, un treškārt, tai pirms pacelšanās netika konstatēti nekādi bīstami bojājumi vai sensoru datu kļūdas. Kā mēs zinām, tad gandrīz visās komerciāli lidojošajās lidmašīnās atrodas tā saucamās melnās kastes, jeb datu ierakstītāji. Tātad gandrīz katrā lidmašīnā ir 2 datu ierakstītāji. Viens ieraksta lidmašīnas parametrus no sensoriem, kā piemēram lidošanas augstumu vai lidošanas ātrumu un tā tālāk. Un otrs ieraksta tieši lidmašīnas pilotu salona sarunas, lai zinātu, par ko viņi ir runājuši pirms negadījuma. Ņemot vērā faktu, ka lidojums bija ietriecies kalnainās klintīs, šīs melnās kastes atrast bija relatīvi ātri un vienkārši, un kā mēs uzzināsim, tajās arī slēpās negadījuma iemesls. Pēc tam, kad tika veikta datu ierakstītāja analīze, atklājās šokējošs fakts. Šis nebija negadījums. Šī bija masu slepkavība, kuru izraisīja 27 gadus vecais pilots Andrejs Lubits, kas šajā lidojumā bija co-pilots. Salona balss ierakstītājā dzirdams, ka apmēram 20 minūtes pēc lidojuma pacelšanās tā kruīza augstumā kapteinis pamet savu sēdvietu un dodās uz tualeti. Lubits, kas paliek pie lidmašīnas vadības šajā laikā, aizslēdz salona durvis un pārprogrammē autopilota lidošanas augstumu no 12 km uz 30 metriem, kas ir minimālais augstums, kuru var tam uzstādīt. Ir dzirdams, kā kapteinis atgriežoties no tualetes mēģina tikt atpakaļ lidmašīnas salonā, bet tas nav iespējams, jo Lubits to ir bloķējis, un arī kods, kas atrodas pie salona ārdurvīm, nedarbojās, jo to ir iespējams atslēgt no salona iekšpuses. Neskatoties uz visiem kapteiņa centieniem, viņam tomēr neizdodas iekļūt salonā, jo kopš 2001. gada 11. septembra, kad notika ASV terorakti, šīs salona durvis ir speciāli nostiprināts un tās nav iespējams atvērt pat izmantojot granātu. Pēdējās lidojuma sekundes ir tiešām šausminošas, jo lidmašīna ar 700 km lielu ātrumu stundā nolaižās Alpu kalnos,
kurus caur logiem redz lidmašīnas pasažieri un arī apkalpes locekļi. Pats Lubits šīs masu slepkavības laikā neizdevš nevienu vārdu, un balss ierakstītājā ir dzirdama tikai viņa elpošana. Kas par slimu individu veiktu šāda veida pašnāvību, paņemot sev līdzi vēl 149 nevainīgus cilvēkus? 3 dienas pēc avārijas izmeklētāji dodās uz Lubica māju, lai atrastu motīvu šim noziegumam. Tur viņi atrod dokumentus, kas apliecina to, ka Lubits jau kādu laiku tiek ārstēts no pašnāvnieciskās depresijas. Lai arī piloti ar šādu veidu garīgām slimībām nedrīkst lidot, aviosabiedrības, kurās viņi strādāja, par to varēja uzzināt tikai tad, ja paši piloti par to viņiem pateiktu. Un Lubits izvēlējās šo kaiti no Germanwings slēpt. Kā arī atklājās, ka neilgi pirms pašnāvības viņš savā datorā ir internetā meklējis, kā aizslēgt lidmašīnas durvis un arī to, kā visefektīvāk uztaisīt pašnāvību. Vismaz 5 gadu garumā viņš apmeklēja vairāk kā 40 ārstus, jo baidījās, ka paliks akls un zaudēs savu pilota licenci. Šīs bailes, kā arī depresija, esot Lubicu motivējusi uztaisīt masu slepkavību, kuras laikā viņš diemžēl sev līdzi paņēma 149 cilvēkus. Tas arī viss šajā video. Neizmirstiet tam nospiest like, piesako manam Instagram profilam un otriem kanālam. Var izmantot arī manu Kingpin linku. Visi linki būs piesprostajā komentārā un aprakstā. Paldies tev par skatīšanos. Tiksimies nākamreiz. Atā!